2025. gada jūlijas. Lāčplēša iela jau gandrīz 2 gadus ir pabeigta, un līdz šī mēneša beigām mums jāpabeidz šie jaunie sliežu ceļi izbūvēt līdz pat stacijas zonai. Jā, tad esam jau kādu laiku pabeiguši visus būvdarbus saistītus ar ielas darbiem šajā krustojumā. Visi marķējumi izdarīti, konstrukcijas atsektās ir apstrādāts ar antigrafiti. Pārklājumus šobrīd neviens arī nav centies uzkrāsot. Pašas Dzirnavielas darbi ir atlikt uz vēlāku laiku. Tas, ko mēs šeit varam redzēt, šis te gājēju celiņš aizvedīs cilvēkus gan no Dzirnavielas, gan no Abrenes ielas galpunkta uz dzelzceļa platformām tiešām uz ejām te no Timoteja ielas. Pēc projekta šīs divas malējās platformas ir paredzēts Rail Baltica, un šīs, piemēram, ir platformas gals, kur ir avārijas izeja šeit uz to gājēju celiņu, kas savienos Dzirnavielu un staciju. Abās pusēs no maniem ir uzejas no ielas līmeņa, tad visi pasažieri, kas nāks uz staciju, šeit varēs uznākt uz dzelzceļa platformām un izvēlēties, kurā vilcienā iekāpt. Šeit redzam arī liftu šakts, un šajā vietā arī būs iespēja ar liftu uzbraukt augšā un lejā. Tas, ko mēs šobrīd darām, tad ir gatavojamies platformu labiekārtai un uzsākšanai. Tuvākajās nedēļās sāksim montēt arī šīs te pasažieru platformu nojumes. Šie līdzekļi, kas piešķirt stacijas darba pabeigšanai, ir no Eiropas Savienības atvesļošanās fonda. Šos te pagaidu balsta jumta arku. Tuvākajā laikā mēs sāksim nostiprināt šo arku ar šo te trošu kūļiem, kas veidos arkas savilkumu. Un tad, kad montēsim jumtu, tad tas nodrošinās šim te trošu kūlim pareizo spriegumu, kādā tam jābūt novilktam. Tad šobrīd ir ražošanā jau jumta konstrukcijas fasāde. Iedomāsimies, ka 1 kvadrātmetrs svērs 250 kg. Mēs šobrīd stāvam uz jau iebetonētas stacijas grīdas. Te mēs redzam šīs kolonas, kur priekšā būs stikla starpsienas, tad dažādi veikali vai pakalpojumu sniedzēji būs aiz šīm sienām. Šeit būs publiska telpa iešanai, un te paredzēta neliela uzgaidāmā zāle, jo tā kā mēs neizbūvēsim 3. stāvu, tad pasažieriem jābūt iespēja apsēsties un pagaidīt savu transporta līdzekļu sēdus. Kopumā mums ir 40 000 kvadrātmetru šajā stacijā, kas ir, ka viss krītošais ūdens tagad šodien lietas jāsavāc un jānovada lietas ūdens kanalizācijā. Tam nolūkam mēs šobrīd būvējam 1,2 metru diametrā lietas ūdens kolektoru, kas savāc visu ūdeni augšu pa šīm trubām un nogādājam tajā kolektorā, un kolektors savukārt Rīgas pilsētas kanālā. Ja atceramies, tad kādreiz gājēju pārēja bija pa apakšzemes tuneli. Iepriekšējos gados Rīgas doma izbūvēja tur tajā tuneļu vietā velo novietni. Šobrīd strādājam pie tā, lai izbūvētu šo te uzeju stacijas pusē šai velo novietnē, un tad, kad stacija šajā zonā tiks pabeigta, tad arī velo novietni varēs lietot un ērti novietot velospēdus un atnākt uz staciju un otrādi. Esam uzsākuši hidroizolācijas uzklāšanu, tā skaitā šeit uz Emīlijas Beņamiņas ielas pārvada, kas jau drīzumā nodrošinās to, ka nokrišņi uz galvas nekritīs nemaz. Tā skaitā tie, kas sakrājušies uz konstrukcijām. Jā, šis te gājēju tilts faktiski gatavs, bet, protams, jāpabeidz būt margas un apgaismojums un tādas pārējās lietas, lai to varētu lietot, bet šobrīd, diemžēl, nav finansējumi šeit labiekārtojumu pabeigšanai. Jā, tātad esam izgājuši visu posmu no Lāčplēša ielas līdz šim te punktam. Redzam, ka būvdarbi ir atsākušies, ar optimismu gaidām nākamā gada vasaras beigas, kad mums jāpabeidz stacijas būvdarbu būtiskākie darbi. Un jau tad pēc to pabeigšanas atsāksim dzelzceļa būvniecību, lai 27. gada drīzāk 2. pusē varētu jau apkalpot dzelzceļa pasažierus jaunizbūvētajā stacijas posmā.